Celsim rokas un lūgsim Dievu. Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka mēs zinām un apzināmies, ka lūgšanai, kurai nesta pie Tavām kājām, ir spēks, vara un godība. Tēvs, mēs slavējam Tevi un mēs lūdzam, Tēvs, svētī mūs šodien, izlej no sava garā, piepildi mūs ar savu dzīvības spēku un godību un augšanas Dievs. Lai mēs netopam atrasti viegli kā pelavas, bet lai mēs esam graudi, kurus Tu vari savākt savos apģirkņos, Dievs. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Sēžiet, lūdzu. Ziniet, es tā sēdēju, domāju, man daudz domas pa manu galvu grozās. Jo man tagad ir laiks domāt, kustēties un darīt, ko es gribu. Un reizēm jādara to arī, ko negribu. Bet es tā domāju par dažām lietām. Jūs droši vien nāciet iekšā un ievērojiet, ka ar sienu atkal stāv sakrauts kastītes. Un iespējams kāds nopriecēs, redz kaut ko atkal dalīs. Dalīt jau dalīs. Bet tā patiesība ir tāda, ka tas notika ļoti interesanti. Es pēdējā laikā tā noskums sacīja, mūs jau viss aizmirsuši, mums jau neviens neko nesūta vairāk un tā tālāk un citādā veidā domāju. Un es teicu, Dievs, Tu jau varētu mums atsūtīt kādu dāvaniņu. Un kāds pāris nedēļas atpakaļ man zvana mans mobilais telefons. Jūs ziniet, ir tāda aparāta, kas sauc par mobilē telefonu. Un zvana, un es dzirdu sava senas paziņas drauga Johana Reimera balsi, un viņš ļoti īsi prasa, Tu vari veselu kravas mašīnu, jogurtu, atvainojiet, margarīnu izdalīt pa Latviju. Es teicu, sūti šurp tūlīt. Beigās izrādās, nav ne viņiem ne mašīnas, ne naudas, ko sūtīt. Tas margarīns ir, bet mašīna nav, un naudas arī nav, ko maksāt par mašīnu. Mašīna maksā 1800, lai no tās vietas atvestu, un nav. Es saku, kad atsūtīs, viņš teica, tas ir nākošā mēnesī, ja viņi zvanīja jūnija beigās. Ceturtdien es esmu ļoti mierīgs, dzīvoju pa mājām, bez problēmām, zvan telefons, tu zini, kā tev atveda. No Liepājas brauc ārā, un tā nu mēs, brāļi, māsas, kuri bija ceturtdien sapulcējušies, mēs izkrāvām, paldies Dievam, un jāsaka tā, ka es biju pārsteigts, cik viss ir naski atbraukt no citām draudzēm, paņemt un aizvest ļoti ātri un strauji. Vakar 6:00 es biju mājās, pagrabs tukšs un visi kārtībā. Un te jau paldies brāļiem no draudzes, kur aktīvi darbojās, tas ir ļoti labi. Bet man ir tāds lūgums. Uz šī te kastītes iepakojumi ir termiņš, 25. jūnijas. Ja tu saki, ka nevar, tad neņem. Ja tu saki, ka nevar, tad neņem. Man ir nācies dzirdēt, es to saku tev, man ir nācies dzirdēt, 2 dienas termiņš pāri. Ja tev nevajag, neņem. Es teikšu, tā aiztaisi muti un nemuldi. Ukrainā, Sīrijā, Irānā, Irakā, viņus paņēma sapēdīs ar visu buņģu. Mūsu laikā ir vēl kāda cita lieta, ko arī es tā mazliet gribu jums pateikt. Jūs ziniet, ka mūsu nacionālais bīskaps Modrs Ozolinkevičs un jūsu draudzes bīskaps Agris Ozolinkevičs ir Ukrainā. Un bīskaps Jānis ir pie Letes šodien. Es jums paskaidrošu. Starptautiskā Dieva draudze ir ievedusi tādu jaunu kārtību. Tajos, kā saka,
Struktūra ir sekojošā. Izsludinātājs, kurš iesāk, tad ir licencēts mācītājs, un tad trešā pakāpe ir bīskaps. Un es tā arī nebiju ierāds, un kad mēs aizbraucam pirmo reizi Ukrainā, un ukraiņi sāk agri saukt par bīskapu, es domāju, pagaid, kas te notiek? Tagad jūs sapratāt mani, jo daži teica, kā tas var būt, cits esot ieklīdis internetā un konstatējis, ka ukraiņi saka, 2 bīskapi atbraukuši no Latvijas. Jūs sapratāt mani, vai ne? Lai jums nerodās kreņķi un problēmas, kas te notiek. Jā, cilvēks, kurš vada apvienību, to sauc par nacionālo bīskapu, jūs man sapratāt. Un mēs esam 3, kuri pagaidām esam ordināti bīskapa pakāpē. Ja Dievs vēlēs, ordinēsim arī citus. Es esmu ļoti pateicīgs Dievam par kādām ļoti jaukām lietām. Ziniet, kādām? Mans tēvs kādreiz priecājās, ka es sāku sludināt. Es priecājos, ka mani 2 dēli sāka sludināt. Un es tagad priecājos, ka mans mazdēls to dara. Un es ticu, ka arī citi to darīs. Bet ir viena tāda ļoti liela problēma. Jūs ziniet, kāda? Problēma ir tā, ka mēs visi esam ļoti zinoši. Ļoti zinoši. Ticiet vai neticiet, es jau esmu 40 gadus kalpošanā un zinu, ka vislabāk visu, kā vajag būt, to zina cilvēki, kur sēž zālē. Un tam, kas vada draudzi, kādreiz, kādu brīdi paspīd gaisma, ka viņš ar saprot, kā vajadzētu darīt. Un es jums tik varu pateikt, cik es no skopām zinām ziņu par Ukrainu, tad dievkalpojumi nav sliktāki par dievkalpojumiem, kādi bija Ķipsalā. Varbūt jūs sakiet, kā tā. Jūs jau ziniet, ēdiens jau var būt ļoti garšīgs, bet man ir tāds mazdēls, un vakarā mēs aizvedām zemenes, visi ēd zemenes. Viņš saka, negribu, man negaršo. Viņš nemaz nemēģina, bet viņš ir noskaņots, ka nav garšīgs, un ar to beidzās. Beigās, kad mamma viņam iestāst, viņš ēd, un viņš velk vēl ārā no mammas šķīvas zemenes un ēd ar pienu, jo viņam iegaršojās. Tā ir ar mums. Mēs daudzreiz, tas nav labi, tā vajadzēja vai kā vajadzēja. Vienu jums varu pateikt, kad Dievs ar jūsu domām nerēķinās. Dievs rēķinās un prasa atbildību no tiem, kuru, kā es šodien teicu, kuri stāv aiz letes. Dievs prasa atbildību un rēķinās. Tāpēc, lai Dievs mums palīdz, ka mēs būtu tie, kuri lūdz. Es daudzreiz domāju par dažādām lietām, kuras mēs nespējam izprast, saprast. Bet tās ir ļoti brīnišķīgas lietas. Un es vēlos jums sacīt, esiet tie, kas lūdz. Ja jūs kādu lietu nesaprotat, jums kāda lieta liekas nepareiza, tad prasiet mācītājiem, kāpēc viņš tā darīja. Savā laikā, kad man gadījās būt šajā draudzē kādus gadus pa mācītājiem, man bija daži cilvēki, kuri bija ļoti tādi, kritiski, vienmēr atrada iemeslus, bet bija cilvēki, kuri atnāca un prasīja man, brāl Jāni, es nesaprotu, jūs tā teicat, ko tas nozīmē? Atnāc paprasīja, skaisti. Es varu atbildēt. Mūsu laikā ļoti liela problēma šī. Cilvēki visi zina, ko vajag. Un es kādreiz kādam cilvēkam, kas teica, ka zināja, kā vajag, es viņam uzticēju kādu darbību, darīt kaut ko.
Es jums teikšu tā, ar visu savu zināšanu, man ir tāds teiciens izgāzās, ka veca sēta. Nekas tur neiznāca. Es šodien biju sagatavojis runu, man te viena tāda lapa stāv dzeltena iekšā, bet tad, kad mēs ar Marku šodien lūdzam Dievu manā kabinetā, tad Dievs man deva ko citu jums sacīt. Laiks ir ļoti nopietns, un jūs variet teikt, ka tas tā nebūs, bet es jums saku, kas būs. Ka ļoti tuvi ir diena, kad šī baznīca būs pārpildīta. Ļoti tuvi ir diena, kad šī baznīca būs pārpildīta. Jūs varat teikt, ka tas tā nebūs, ko viņš runā. Tā ir jūsu problēma. Kā jums negadās tā, kā tas gadījās savā laikā 70. gadu otrā pusē, kad daži draudzes locekļi smējās pie mums nekad, un tad, kad viņi nāca uz dievkalpojumu pulkstenis 2:05 minūtēs, viņiem nebija kur sēdēt. Un tā viņi bija neapmierināti, sabrauc te visādi. Pēc tam viņa nāca savu ķeblīti padusē. Un teica, tu jānoglabā man to ķeblīti, ka viņa atnāca ķeblītis jau bija izmantots. Ziniet, tuvieties tādam laikam, kad būs jānāk uz dievkalpojumu pusotru stundu iepriekš. Jo 500 vietas, kas te apmēram ir, nepietiks. Tas ir laiks, bet pirms tam būs kaut kas tāds ļoti nejauks. Mateja evaņģēlijā 3. nodaļā ir rakstīti sekojošie vārdi, ļoti spēcīgi vārdi. Matejas 3. nodaļa, un šeit Jānis Kristītājs saka tādus vārdus. Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāks pēc manis, ir spēcīgāks par mani, tam es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Tam vēteklis rokā, un viņš tīris savu klonu, un viņš sakrās savus kviešus klētī, bet pelava sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Es šodien, pēc tam, kad Marks atnāca uz šejienu, es sēdēju savā krēslā un lūdzu Dievu. Es domāju, Dievs, vai viņi varētu uzdziedāt kādu dziesmu, kas atbilst uz šim tēmai. Un viņi dzied, kungs šķīsti mani. Un es nopriecājos. Mēs to vēl dziedāsim šodien. Mēs esam ceļā. Mēs esam ceļā. Un ejot ceļā nav viegli. Mēs esam pārliecināti, pašpārliecināti. Mēs esam domās, ka mēs zinām labi, izprotam visu, redzam visu. Un patiesība ir tā, kā apustulis saka, mazums ir, ko zinām, mazums ir, ko saprotam. Maz mēs saprotam, maz mēs nespējam izprast Dieva ceļus, mēs nespējam izprast to, ko Dievs vēlās mums sacīt. Mums ir tā, kad es redzēju, šī nedēļā ceturtdienā, kad es redzēju kāda vīra likteni skumīgi. Es izēju ārā aiz durvīm, mums te bija ieradies cilvēks, kas citu skatījumā nesot laimi. Tas ir tāds ojārs, viņš mīl skursteņus tīrīt. Viņš bija atnācis noziedot draudzei skursteņus tīrīšanu. Viņš kāpa uz jumta, tīrīja skursteņus. Pēc tam mēs tīrījām toaletes un tālāk, jo pa tām ventilācijas caurulēm tomēr nonāca līdz lejai visi tie putekļi un tālāk. Un es sēžu, gaidu, un tajā brīdī viņš jau sāk strādāt augšā, ojārs. Un tajā brīdī viens vīrs pienāk. Un es redzu, ka viņš manu vārdu nezina, bet uzvārdu jau droši vien zina. Un viņš man tura par vienu no tiem, kam tas garais uzvārds
Un viņš saka, tu vari piezvanīt uz rehabilitācijas centru. Viņš te Glūda ir tāds rehabilitācijas centrs. Glūda ir rehabilitācijas centrs, kur dzērājiem māca par Kristu. Un lūk, viņš stāv, lūdzu pazvani, kādu problēmu. Es paņemu telefonu, man viņš iekšā numurs, un man tāds interesants uzraksts ir rakstīts Oleg Reb. Es nospiežu Oleg Rebu un kārtībā. Olegs pie telefona, mēs runājam. Es saku, te viens vīrs, viņš saka, vai Aleksandrs? Es teicu, kā tev sauc Aleksandrs? Kā uzvārds? Bičkovs. Jā, Bičkovs, jā, skaidrs. Tad es zinu to putnu. Un tagad viņš sēž un gaida, un ļoti gaida. Un pēc pusotrām stundām busiņš ir klāt, un viņš ar smaidu ņem savu somu un kāp iekšā. Un šis šoferis saka, Saša, mēs tevi nevedīsim uz Glūdu, mēs tevi vedīsim uz otru centru, kas ir tālāk. Nē, ja jūs man nodrošiniet tādu un tādu kārtību, tāda es braucu pie jums. Šofers aptur teica, kā pārā. Kā pārā. Te mēs krāvām ārā, viņš esat pienācis tāds vīrs ar apdauzītu seju. Tas pats dēns, kā pārā. Jūs ziniet, mēs bieži vien gribētu diktēt Dievam savus noteikumus. Un tad, kad mēs tos diktējam, tad mums var gadīties tā, ka Dievs saka, tāpat kā tam Sašam, kā pārā. Tai vietā, lai nonāktu centrā, kur viņš būtu nomazgāts, būtu nomazgāties, kur viņam iedot tīras drēbes, viņš var 3 reizes dienā ēst, Dievu lūgt un strādāt. Kā pārā. Un Sašenka turpin klīst pa Jelgavu. Un ja viņš kādreiz pie jums pienāk un atsaucās uz mani, neticiet. Ir tā cilvēki, kur teica, jā, es zinu, un tā tālāk. Un atsaucās uz mani, neticiet viņiem. Atvainojiet, Jānis Kristītājs teica tam vēteklis rokā, viņš tīrīs savu klonu. Viņš sakrās savus kviešu klētī, bet pēlām sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ļoti daudz. Lai draudze būtu stipra, lai draudze būtu gatava iet uz debesīm, sastapties ar savu kungu, draudzei ir jābūt tīrai. Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīti tādi vārdi. Un, kad tiem ir dots ģērbties baltās garās drēbēs, un tie ir to svēto taisnības darbi. Tātad tiem ir dots ģērbties garās baltās drēbēs. Mēs dzīvojam, mēs staigājam, un mēs esam radījuši savu evaņģēliju. Savu evaņģēliju radījuši, mēs pēc tā gribam dzīvot. Pamatā es zinu to, kad ir tikai 4 evaņģēliji, kuri viens otru papildina, un viņi nes svētību. Ko tas nozīmē? Šķīstīt. Tas nozīmē, pirmām kārtām, Dievs jau šodien runā uz mani un uz tevi. Dievs runā uz mani un uz tevi. Ko mums vajadzētu mainīt mūsu dzīvē? Ko mums vajadzētu darīt savādāk? Viena no galvenām lietām, kuru šorīt saņēmu no Dieva, kas man ilgāku laiku jau nedotu mieru un atkārtot, Dievs runā par to, kad viens no lielākām problēmām kristieša dzīve ir vārds, kas skan ļoti īsi, 2 burti latviski, es. Krievu valodā vēl vienkāršāk, 1 burts, jā. Pamatā ir tā.
Cilvēks atnāk uz dievkalpojumu, tad viņš tur pasēž, tad viņam tas nav paticis. Es tur neiešu, man tur nepatika. Tātad es. Mācītājs par mani vien runāja. Atkal es. Un daudz citas lietas, ko mēs ņemam, un visu laiku ir es. Mācītājs man pagāja garām, kā gar stabu neparunāja. Es gribēju, lai par mani aizlūdz Dievu, par mani neaizlūdz Dievu. Un visu laiku mēs griežamies apkārt vienai tādai asī, jeb, var sakot, stabam, skrienam uz riņķi es. Es. Jā, tu gribi nonākt debesīs, tad no šīm pelavām, kurus sauc es, tev ir jātiek vaļā. Vēstulē Galatiešiem ir rakstīti tādi vārdi: tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kārībām un iekārošanām. Skaidri un noteikti. Tie, kas Kristum pieder, tiem vairs es neeksistē. Ja tev visu laiku eksistē es, tad tu vēl neesi ar Kristu krustā sists. Tad tu turpini dzīvot savu dzīvi un apmeklēt dievnamu, kas tevi uz debesīm nemaz nevedīs. Un tad, kad tas kungs sāk to sietu kustināt, es esmu gandrīz pārliecināts, ka te neviens nav redzējis, ko nozīmē vēteklis. Mans tēvs ar to nodarbojās, viņš bija lauksaimnieks, viņam bija ferma, jeb saimniecība, 6 hektāri arams zemes. Un lai iztīrītu graudus, lai dabūtu tos labākos graudus, ko darīja? Bija jau tā kuļmašīna saucamā, kur gāja pa šķirnēm, bet reizēm bija tā, ka vajadzēja ēst, un tā kuļmašīna vēl nebija, un tad tos graudus tā sita, uz cietas zemes, sita tās vārpas, lai izvirst ārā. Un tad tur bija kopā ar visām pelavām. Un tā bija tāds liels siets, vismaz 1,5 metra diametrā, nolika 3 kokus, sasēja kopā pa vidi iekāra sietu uz saitēm, un tad tur iebēra graudus, un šitā šūpoja. Un smagie graudi krita pa centru, tuvāk centram, vieglāk ielidoja tālāk, un pelavs pavisam tālu. Pelavs savāca savā vietā, graudus savāca pēc šķirnēm apmēram savā vietā. Tas ir vēteklis, tas ir tīrīšana. Dievs iesācis un iesāks šķīstīt savu draudzi. Dievs ir iesācis un šķīstīs, turpinās šķīstīt savu draudzi. Viņš to darīs noteikti, konkrēti un skaidri. Un Dievs aicina mūs šodien, es teikšu tā, varbūt savādi, iedziļināties, kādi tad mēs esam. Par ko mēs domājam? Kādas ir mūsu vēlmes? Ļoti daudz cilvēku jau ir viena vēlme atrast mieru Dievā, labi baudīt, labi pavadīt svētdienu, būt dievkalpojumā ar cilvēkiem kopā. Viss ļoti jauki, labi. Viņš ir baudījis sev. Man jāsaka tā, es nebūtu esmu savādnieks. Ziniet, ilgāku laiku es nedomāju, necenšos baudīt sev. Necenšos. Man sāp viena patiesība. Es gribu redzēt, un es par to sapņoju, pārpildīts dievnams. Pārpildīts dievnams. Cilvēkus, kuri meklē to kungu. Cilvēki, kuri, es atceros, gadus atpakaļ, mēs pa mājām pulcējamies, bija mums tādi cilvēki, kuri atnāca pie durīm, pavēra duris un teica tā: ak, tas brālis studinātājs šodien nav, tad es eju mājās. Pagriezās un naturāli devās mājās. Viņam nevajag Dievu, viņam vajag
neko citu. Ievērojiet, kad Dievs, ja viņš iesāk savu darbu, viņš pabeidz. Man nāk atmiņā kāda grāmata, ko es lasīju padomu laikā, un tur bija rakstīts par dažiem karavīriem, kur bija rakstīts par viņiem tā, viņi bija uzslavas kāri. Uzslavas kāri. Es esmu no tiem, kurš nevienu neslavē. Tāpēc uz mani daudz dusmīgi. Un es esmu apņēmies, ka neslavēšu. Jo viss gods un slava ir tam kungam. Mūsu laikā cilvēki domā daudz par sevi. Labi, ka domā. Būtu labi, ja mēs domātu tā, ak, Dievs, kā es varēšu nokļūt debesīs? Ak, Dievs, ne tikai es, bet man ir tik daudz rādu, draugu un paziņu apkārt, kuriem arī varētu būt debesīs. Vajadzētu būt debesīs. Un es pielieku visus pūles. Apostols Pāvils, viņš bija tāds pavisam savādnieks. Viņš teica tā, es būtu ar mieru, būtu gatavs no Dieva atmests, lai tikai kādus mantotu Kristum. Es nemaz šodien nejautāšu, kurš no jums ir gatavs būt atmests no Dieva, lai kādu mantotu Kristum. Bet Pāvils tā saka. Pāvils tā saka. Mūsu laikā cilvēki ir ļoti satraukti, ļoti izmisumā. Tie, kur redzējuši labākus, jaukākus laikus, viņi saka, mūsu laikā tā nebija. Bet šodien Dievs man runāja vēl vienu pantu. Mateja 16. nodaļā ir rakstīts sekojošie vārdi, kuri ir labāki pār tiem pirmajiem, jo tā šķīstīšana mums nepatīk. 16. nodaļā 18. pants saka, tu esi Pēteris, un uz šīs klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Es pēkšņi aptveru vienu jocīgu lietu. Ziniet kādu? Es šorīt uzliku brilles, lasīt, man viss bija miglā. Es tagad lasu bez brillēm. Baigi interesanti, vai ne? Varbūt te gaisma krīt, es nezinu, bet es lasu bez brillēm. Jūs jau redzējāt, vai ne? Brilles stāv blakus, kā uzskats līdzeklis. Vai jūs esat kādreiz savā dzīvē domājuši, ejot un staigājot, kad mēs pārunājam par to, kāda nu ir kristietība, kāda viņa ir, par šiem Kristus vārdiem, bet elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad Dieva draudze, viņa ir būvēta uz Dieva vārda pamata. Tur ir rakstīts tā, nams uzcelts uz apustuļu, praviešu, un kura stūra akmens ir Kristus. Ja jūsu dzīvē stūra akmens ir Kristus, ko nozīmē Kristus? Kristus nozīmē to, kas mums nepatīk. Jo es jau citēju no vēstules Galatiešiem 5. nodaļas priekšpēdējo pantu, man liekas, tur ir rakstīts tā, ka tie savu miesu ir krustā situši līdz ar kārībām un iekārēm. Kristus nozīmē pamats, līdz ar Kristu es esmu nomiris vecai dzīvei. Savam es esmu nomiris. Es esmu nomiris tam, es dzīvoju atjaunotu dzīvi kopā ar Dievu.
Un tas nozīmē to, ka es ticu skaidri un noteikti tam, ko apustulis Jānis saka savā pirmā vēstulē, 1. nodaļā. Ja mēs izsūdzam savus grēkus, tad viņš būdams uzticīgs un taisns piedot mums mūsu grēkus. Un Jēzus Kristus asins mūs šķīsta no visiem grēkiem. Un vairāk nekā nevajag atzīties savos grēkos. Tas ir pamats, tas ir iesākums manai un tavai kristīgai dzīvei. Iesākums tam brīdim, kad es saku, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un Dievs man piedod, un es uz tā stāvu un zinu, ka viņš man ir piedevis. Ja es sāku šaubīties, tad zinu, ka tas ir Sātans. Dievs ne tikai mums piedod, Dievs mūs dara brīvus no mūsu grēkiem. Viņš dara brīvus no mūsu grēkiem. Tas ir pamats. Tāpēc jau arī apustulis Pāvils saka kolosiešiem, romiešiem, galatiešiem par to, ka jūs arī sevi uzskatāt, ka līdz ar Kristu esat krustā sisti nomiruši vecai dzīvei. Uzskatiet, ka esat miruši vecai dzīvei. Ar veco dzīvi ir paveikts. Jūs, dāmas viens sēž, vīri no tām masko sajēdz. Dāmas, kurš ir dzemdējuši, ka jums ir vēderā bērniņš, viņš barojās no jums, vai ne? Viņš barojās, viņš aug, viņš veidojās, un tad vienu dienu viņš iznāk ārā, un daktars ar šķērēm čiks. Viņš ir atdalīts nost. Viņš ir atdalīts nost. Tu esi atdalīts nost no šīs grēcīgās pasaules. Tu esi atdalīts nost no šīs grēcīgās pasaules. Kā apustulis Pāvils saka, jūs vairs nekas nesaista pie šīs vecās dzīves, lai jums būtu viņai jākalpo. Tur gan tā sacīs pie vecās miesas. Jūs vairs nekas nesaista, ka jums būtu viņai jākalpo. Tas ir pamats. No tā mēs sākam. Jeb, kā saka, atspēriena punkts, no kurienes es eju tālāk. Ja tev šī Kristus pamatā nav, jeb šie pamati tavā galvā ir izļodzījušies, viņi ir mainījušies, es tev teiktu noteikti un steidzīgi sakārto šo pamatu, lai šis pamats tev ir stiprs. Tu saki, kā to var panākt? Dziedātāji dziedāja to dziesmu, ko man vajag. Brīnišķu spēku zinu es, ko rada lūkšana, vai ne? Tā bija. Lūkšanas spēks, brīnišķīgs spēks. Tev vajag sakārtot savas attiecības ar Dievu pareizi, ņem laiku lūkšanā. Ņem laiku lūkšanā. Ja tu jūti, ka ienaidnieks tev uzbrūk un viņš drīz tev varēs pagāst, tu tā jūti. Nepadodies. Nepadodies. Es tā izdzīvstu tādu piemēru. Jūs ziniet, man ir 2 dēli, Agris un Modrs. Modrs nekad nepadevās. Vienalga, viņš grib vinnēt. Agris, lai izbeigtu to cikstiņu, viņš padevās. Tad Modrs ir vinnējis, tad viņš apmierinās. Tā tas bija tais laikos, kad viņi bija puikas auga. Es jums ieteiktu, vienmēr nekad nepadoties Sātanam. Nepadoties, bet bieži vien mēs padodamies, nemaz par sviestmaizi, mēs par prikulu maizes riku padodamies. Mēs padodamies tāpēc kādam brīža vilinājumam, kāda brīža aizskubinājumam mēs padodamies, pēc tam mēs nožēlojam un saka, nesanāca.
Apostolis Pēteris saka savus vārdus. Viņš jau mums ir dāvājis visu nepieciešamo, kas ir vajadzīgs mūsu dzīvei un svēttapšanai. Viņš visu ir devis, ko vajag man un tev. Atliek iet pie viņa. Es teikšu vārdus, kurus es daudz gadus atpakaļ dzirdēju no kāda, kā es vēlāk noskaidroju, pasaules slavena mācītāja. Viņš teica tā, pie Dieva vajag iet un ņemt to, ko viņš ir nolicis. Ņemt lūgšanā. Pie Dieva vajag iet un ņemt to, ko viņš ir sagatavojis lūgšanā. Man tāds no šīs būves laikiem tāds piedzīvojums. Mēs jaucām sienas. Lejā tur šī pusē ir viena klaste, uz tuvāku durvīm. Un tur bija šķērsiena, ko vajadzēja nogāzt. Lai nebūtu viss siena pamazām jādrupina, mēs vienu galu atsitām vaļā, un tad citām mazliet apakšā pa ķieģeļiem ārā, un tad tā siena krīt. Es stāvu un es saku brālim, kas to dara, es redzu, ka es kliekšu mūts, tu skrien pie manis. Viņš sit, un es redzu, kā no augšas tā siena tā lēnam virzās uz mūsu pusi. Es viņam kliedzu, beidz! Ziniet, ko viņš dara? Viņš stāv uz vietas un lec gaisā. Paldies Dievam, tas siena apgāzās uz otru pusi. Ja Dievs tev šodien runā, pārbaudi, šķīsti sevi, tad nestāv uz vietas un nelec un nekliedz. Man neiznāk, vai! Dažreiz paklausība izšķir sekundes. Sekundes izšķir. Dievs šodien runā. Es savu klonu šķīstīšu. Es viņu šķīstīšu, es viņu tīrīšu. Tas nenozīmē, ka viņš metīs pēc kārtas aiz apkaklas plogā. Tas nozīmē, ka viņš runās uz mani un uz tevi, un viņš skubinās mainīt tavu un manu dzīves veidu. Mainīt manas un tavas ierašas. Attiecībās ar Dievu, attiecībās ar cilvēkiem. Dievam ir daudz cilvēku. Dievam ir daudz, ko atvest. Ļoti daudz. Daudz gads atpakaļ. Daudz cilvēku nezinu. Mēs iesākam dievkalpojumu vienā mājā. Saimniekam kaut kas nepatika, viņš mūs iztriec ārā, visu sapulci, un mēs devāmies uz kaimiņu māju, kur bija 3 mazas istabiņas, kur bija tā, ka mēs pusi iegājām iekšā, pusi dibens un galu un kājas palika ārā. Tik maz bija tā telpa. Čia nav, varbūt kāds te ir, kas ir bijis tajā mājā. Un, ziniet, un tur bija pravietojums. Man ir daudz cilvēku šajā pasaulē, kurus es gribu vest pie sevis. Tas ir pie Dieva. Bet man nav vietas, kur vest. Man nav vietas, kur vest. Šķīstaities, mazgājieties. Tas bija turpinājums. Tas nenozīmē iet tikai uz pirti. Tas nozīmē dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu. Tas nenozīmē izdomāt atbilstoši, es tagad iešu uz baznīcu atbilstoši, apģērbšos, pareizi apģērbšos. Tas to nenozīmē. Dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu nozīmē būt, ka mana miesa līdz ar Kristu ir krustā sista. Draudze. Šodien daudz cilvēku uztraucās.
redz, kā notiek, redz, kā tie un redz, kā tie. Izlasiet 2. psalmu. Izlasiet 2. psalmu. 2. psalmā ir teikts, tie saka, sarausi viņa saistekļus un pinekļus, metīsi viņu prom. Bet tur rakstīts tā, bet tas, kas debesīs sēž, viņš smējās. Mums ir laba pieredze. Apmēram, ja varbūt vairāk kā 20 gadus atpakaļ, bija ateistu klubi, karojoši ateisti un tā tālāk un tā joprojām. Vienā dienā viņi pazuda. Vienā dienā viņi kļuva kristieši pēkšņi. Nekad aizmirsīšu to dienu, kad karojoši ateistu klubu vadītājs Sopa man uzaicināja lasīt lekciju par kristietību Lauksaimniecības akadēmijā tajā laikā. Kad es gāju iekšā pa durvīm, man muti palika vaļā, viņi stāvēja pie kanceles, pie katedras, un tur bija studenti sapulcējušies, un viņi teica tā, mācītāji kungs, tie bija tādi laiki. Es teicu, jā, tagad ir citi laiki, tagad es nāku pie jums, tad jūs nācat pie manis. Tas, kas debesīs sēž, viņš smējās par musulmaņiem, kuri šodien liekas, ka viņi topā. Viņš smējās par kristiešiem, kuri sevi sauc par kristiešiem, bet tādi nav. Un vienu dienu viņš runās. Un bargi runās, un stingri runās. Un vēl 1000 nāks pie Kristus. Jo Elles vārtiem draudzi, kurā radās pēc apustuļa Pētera sludināšanas vasaras svētkos, pirmie 3000. Tā bija pirmā masveida evanģelizācija. Jūs man sapratāt? Tā bija pirmā masveida evanģelizācija. 3000 atgriezās. Pēc tam bija otrā masveida evanģelizācija. 5000 atgriezās. Šodien saka, vajag tā, praktiski nevajag nekā. Liec man mierā, lai es labi jūtos. Es zinu vienu. Dievs dažāda veida runā, viņš runās. Kā esat tāda ziņa atnākus no Ukrainas, ka brālīši, tas ir Ukraiņu brālīši, gulēja smiltīs gar zemi. Gulēja smiltīs, jā. Mēs esam gājuši cauri dažādām lietām, bet atcerieties, pāri visam stāv Dievs. Un viņš ir spēcīgs. Viņš ir spēcīgs tevi izmainīt. Viņš ir spēcīgs tevi sagatavot. Viņš ir spēcīgs. Mums ir tāda veca laba dziesma. Man liekas, tas melnās grāmatās ir vai nav, es nezinu. Bet tā dziesma skan tā. Paši sevi labodami mēs vēl vairāk nogrimstam. Bet uz viņu cerēdami mēs kā rozes uzziedam. Ļoti skaisti, patiesīgi vārdi. Kad mēs cenšamies paši sevi sakārtot, kad es būšu labāks, kad es izmainīšos un kad es būšu tāds, tad es kalpošu tam kungam. Jūsu mācītājs Agris vairs nelieto, bet es viņu lietoju, man patīk tas vārds. Tas ir zāģis skaits un pupu mīs, kā jūs tā domājat. Agris vairs tā nerunā, bet man tas ir palicis atmiņā. Šo to es no viņa aizņemos. Redziet, šodien tu vari izvēlēties kalpot tam kungam, kā mēs dziedājam šķīsti mani kungs, lai es topu kā zelts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu ej mājās, tu esi mājās. Un tu jau zini, tā kaimiņienē, kā nāk pretī, viņa tarkšķi apmēram 1,5 stundas, un tu nevari tikt iekšā mājā. Ka viņi sastop tevi, viņi runās bez pārtraukuma. Tā taču ir, vai ne? Un tu redzi, un tu jau un domā, kā izmeloties, lai tiktu projām. Man ir tādi, kas pazvana, stundu var runāt, vienu un to pašu maļu bez pārtraukuma. Ir tādi, kuri naktī vienos sūta izziņas, kas man steidzīgi jādara. Visu godu dara.
Bet es turpinu gulēt mierīgi. Un izdzēšu izziņu, jo nakts ir gulēšanai. Tas kungs man ir paredzējis zināmas stundas strādāt un pēc tam atpūsties. Un tad tu redzēsi to, kas notiks. Mainies tu, un tu būsi pārsteigts, ka tā kaimiņiene ir mainījusies. Iespējams. Bet tu noteikti būs mainījies. Noteikti. Man tas maz humors, man ir kaimiņš, kurš slikti dzird. Un tad, kad viņš pienāk pie žoga, es remontēju žogu, mēs sākam sarunāties, es viņam saku vienu, viņš man otru. Un tad beigās viņš saprot, ka mēs katrs savu runājam, viņš iet projām. Bet Dievs runā skaidri, ļoti skaidri runā Dievs. Viņš šodien saka, piežmiedz. Es teikšu tā, jums varbūt tas nepatiks, bet tā nav mana problēma. Ziniet, senos laikos bija tādas lietas, kas sauc par utīm. Ziniet, ne? Un tā utīm bija tādi kūniņas, kas sauc par gnīdām. Ziniet, ne? Un tā latviešiem bija tā teiciens, piežmiedz to gnīdu, piežmiedz. Es tev saku, piežmiedz to gnīdu, piežmiedz viņu, nospied viņu, lai viņš vairs nav, lai tevi un manī Kristus mājo. Pēc man jums jāatgādina visi tie senie latviešu teicieni, jūs jau jauni cilvēki neatcerieties. Ir vēl daudz teicieni. Topā tas jau ir jauns tāds. Dievs ir varens un Dievs ir labs. Atcerieties, ka viņš vēlās tīrot savu klonu, ne tevi pārmest pāri bortam, bet viņš vēlās tevi sagatavot. Viņš vēlās tevi darīt dārgāku, vērtīgāku par pasaulē iznīkstošo un pazudušo zeltu. Lai es topu dārgāks nekā zelts. Skaisti vārdi. Un šodien, redzēt, ziniet, ka mācītājiem ir, ka viņi tās runas līdz galam neizdomā, saņem pēdējā brīdī, tev viņam tā savādi sanāk, vai ne? Viņa bija laba runa, smuka sagatavota, zeltana lapa liela, atlots vaļā, jūs ziniet, cik viņa liela. To jūs nekad nedzirdēsiet, varbūt. Klausieties, varam sarunāt. Tajā tautā žargona saka kādu štelli bīdīt. Ko? Varam kādu labu lietu sabīdīt, ne? Varam? Dziedātāji varam? Dziedam, nāciet augšā dziedam, kungs šķīsti mani. Jūs mierīgi vēl pārējie sēžat, dziedātāji nāk augšā. Tātad, ja jūs noklausieties manu runu līdz galam, tad jūs sapratāt, ka es vēlos, lai jūs dariet savu darbu. Man neklausieties, jūs jau esat sapratuši. Ka es vēlos no jums kādu lietu izspiest. Un tagad es teikšu tā. Ja tu jūties šķīsts, un tev nevajag šķīstīšanu, paliec sēžot. Ja tu jūties, ka tev vajag būt tīrākam, labākam, celies kājās. Lūdzu.